Imanta Kalniņa 4. simfonija, komponēta 1973. gadā. Tas ir kopdarbs starp Imantu Kalniņu un amerikāņu rakstnieci Kelliju Cherryju. Tālajā 1973. gadā tie sastapās Maskavā, kur tiem bija īslaicīgs romāns, bet vēlāk tapa šis skaņdarbs. Šobrīd mēs atrodamies Torņkalna stācijā, un šis arī ir viens no mūsu ceļvedī iekļautajiem apskates punktiem. Un, tas ir iekļauts tādēļ, ka simfonijas sākumā ir dzirdams īpatnējs ritms, kurš mums atgādināja vilcienu sliedus. Un Torņkalna stācija ir ļoti nozīmīga arī vēsturiski, jo šī ir viena no vietām, no kurienes tika izsūtīti cilvēki 1949. gadā uz Sibīriju. Kā arī sliedes un ceļš vispār Imanta Kalniņa gan mūzikā, gan dzīvē bija ļoti, ļoti nozīmīgs. Un viens no tiem ir tādēļ, ka viņš bieži ceļoja tieši PSRS robežās. 4. simfonijas aprakstā kultūras kanonā ir minēts, ka šis skaņdarbs ir kā cīņa starp brīvību un totalitārismu. Un tādēļ arī viens no mūsu maršrutā iekļautajiem punktiem ir tieši Uzvaras parks, kur 2022. gadā tika gāsts padomju režīmam slavinošs piemineklis. Šobrīd šeit ir izveidots parks, un kā jau visiem labi zināms, ka kustība ir brīvība, un tieši tādēļ arī šeit šobrīd ir iespēja cilvēkiem aktīvi kustēties un baudīt brīvības sniegto augļus. Šeit, Lielajā ģildē, norisinājās 4. simfonijas pirmatskaņojums, kuru izpildīja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Arī biļetes šeit bija izpirktas uz šo pirmatskaņojumu, un cilvēki līdz pašai pēdējai minūtei stājās un jautāja citiem, vai nav iespējams iegādāties viņu biļeti. Un kurš tad bija 4. simfonijas pirmatskaņojuma diriģents? Šis profesors Leonīds Vīgners. Leonīds Vīgners, dzimis 1906. gada 10. novembrī, komponista un diriģenta Ernesta Vīgnera ģimenē. Viņš tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem latviešu 20. gadsimta kora, orķestra un opera izrāžu diriģentiem. Latvijas konservatorijā viņš ir mācījies ērģeles, kompozīciju un diriģēšanu, kā arī vēlāk pasniedz šajā pašā konservatorijā. 1938. gadā uzsācis darbu Latvijas Nacionālajā operā. Sākotnēji kā suflieris, tad kā galvenā diriģenta Leo Bieha asistents un tad jau kā Latvijas Nacionālās operas diriģents. Bijis arī Latvijas Rādio simfoniskā orķestra mākslinieckais vadītājs un galvenais diriģents. Bijis arī vairāku vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents un vispārējo latviešu dziesmu svētku goda virsdiriģents. Šeit, Latvijas Nacionālajā operā, Imants Kalniņš par 4. simfonijas oriģināla versijas pirmatskaņojumu un dziesmu ciklu ar Aināru Mielavu dzeju par lietām, kas tā nekad nepāriet, saņēmis Lielo Latvijas mūzikas balvu 1997. gadā. Šeit, Rīgas Latviešu biedrības namā, bija Rakstnieku savienība. Latvijas Rakstnieku savienība ir organizācija, kas darbojās jau no 1940. gada. Latvijas Rakstnieku savienība apvieno profesionālus latviešu rakstniekus, literatūras zinātniekus, kritiķus un tulkotājus, kas dzīvo Latvijā vai ārpus Latvijas robežām, un vietējos citu autorus. Latvijas Rakstnieku savienības galvenie mērķi ir veicināt latviešu literatūras un valodas, kultūras vērtību saglabāšanu un attīstību, aizstāvēt biedru intereses, tiesības, radošo un vārdu brīvību. Šajā savienībā ir arī tādi dzejnieki kā Māris Čaklaise, Viktors Kalniņš un Imants Ziedonis. Kurā dalībnieks Māris Čaklais kopā ar Imantu Kalniņu veidoja vairākas dziesmas. Viena no tām ir par 7 skumjām zvaigznēm. Māris Čaklais, 7 skumjas zvaigznes. 7 skumjas zvaigznes aiz mākoņu plīša. 7 brāļi raudz, lieta līst, vēji pūš. Kas mūs gaida aiz šīs dienas aizlijušās? Aizlijusi nedēļa, vai vasara, vai mūžs? Kas ir 4. simfonijas
pirmās daļas pamats. Šobrīd mēs atrodamies stacijā Rīga, un tas ir viens no mūsu pieturpunktiem mūsu ceļvedī. Un tas ir izvēlēts tādēļ, ka gan Imanta Kalniņa pati dzīve bija tāds viens liels ceļojums, jo viņš daudz ceļoja savu kompozīciju, dažādu semināru dēļ tieši PSRS robežās, bet arī viņa mūzikā, tieši simfonijā, ir manāmas dažādas dzelzceļa skaņas un ritmi. Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts, kādēļ mēs izvēlējāmies šo vietu, ir tādēļ, ka viņa liktenīgais brauciens uz Maskavu, viņa liktenīgā satikšanās ar Kelliju Čeriju noteikti notika tieši pateicoties šīm dzelzceļa sliedēm un šai stacijai. Ar spalvu modinātāju signālu sākas trešā daļa. Rīts ir nemīlīgs, un tam ir tāda kā draudīga likteņa piegarša. Segidilijas ritms iesviež mūs smūšanā tirgus laukumā, un tur vīderī blāvi ešafota apveidi. Laiks ir nepielūdzams. Rit pēdējie izmisīgie tuvības mirkļi, un pulkstenis sit. Jāšķiras, jāšķiras, jāšķiras. Šobrīd mēs atrodamies pie Rīgas telefona centrāles, kur strādāja gan Imanta Kalniņa māte daudzus gadus, gan Imanta Kalniņa brālis Viktors Kalniņš, kurš bija latviešu dzejnieks. Šī ēka ir svarīga arī 4. simfonijas sakarā, jo tā bija vieta, kur Imants Kalniņš un Kellija Čerija varēja sazināties un kontaktēties un izveidot arī šo projektu. Ir arī dzirdēti stāsti, kur Kellija Čerija ir zvanījusi Imantam Kalniņam vēlos vakaros un stundām ilgi lasījusi viņam savu dzēju. Šobrīd mēs atrodamies Vefa rūpnīcā, kur kādreiz strādāja Imanta Kalniņa tēvs. Un 4. simfonijas aprakstā kultūras kanonā ir minēts, ka šis skaņdarbs ir arī kā cīņa starp dabisko un mehanizēto. Un visapkārt šai rūpnīcai ir redzams tikai tās mehanizētās daļas, un Padomju Savienībā industriālais un mehanizētais bija tādā vissvaigākais un visaugstākajā attīstības posmā, un tādēļ arī tas noteikti mainīja gan Imanta Kalniņa domāšanu, gan to, kādu mūziku viņš radīja.